Labdien! Mēs esam atgriezušies ar jaunu raidījumu, un šodien pie manis ciemos ir Līga Krapāne. Čau, Līga! Čau! Kā rudens iesācies? Nekas. Šogad, manuprāt, rudens ir iesācies ļoti lēzeni, ļoti samtains, skaistais septembris. Neslēpšu, man rudens īstenībā ļoti patīk, lai gan tā ar gadiem jūtu, ka man pavasaris sāk patikt labāk. Man arī īstenībā kaut kā tas siltais laiks bišķiņ labāk patīk. Un arī pavasarī vairāk ziedu un tā saule un tā smarža ziedu vairāk kaut kā pievelk. Kas saimā jauns? Tu tur visu laiku apkārt esi, kaut ko noteikti novēro? Jauna koalīcija, kā zināms, pilnīgi citas attiecības jau starp saimā ievēlētajām partijām šobrīd valda tie, kas bija pozīcijā, tagad daļa ir nonākuši opozīcijā, it kā ar mums vienā laivā, bet neslēpšu, mēs esam ar pieredzi, jau gadu garu pieredzi opozīcijā. Un ir interesanti redzēt, kā krēsli maina cilvēkus. Un krēsls, vai tu esi pozīcijā vai opozīcijā. Un pēkšņi šķiet, ka tie ir pilnīgi citi cilvēki ar pilnīgi citām vērtībām. Tu tā domā, kas notika? Aha, bet viņi ir valdībā. Es konkrēti domāju par ZZS fenomenu. Ja. Tad secinu, ka tev ir kaut kādi pārsteigumi bijuši attiecībā tieši uz ZZS? Zini, ZZS es pazīstu ļoti sen. Vēl kopš tiem laikiem, kad strādāja ar Valdu Dombrovski, un arī viņa valdībā koalīcijā bija ZZS. Viņi ir ļoti profesionāli spēlētāji. Viņi faktiski šobrīd, es teiktu, ir vienīgie, kuri var, iebāzt maisā vai apspēlēt jauno vienotību. Tieši tāpēc viņi ir stratēģi, viņiem vajadzēja būt valdībā par katru cenu, es uzsveru par katru cenu, un tā cena ir balsojums par bēdīgi slaveno Stambulas konvenciju, vienzimuma laulību likumu pieņemšanu. Tātad tā ir tā pamata cena, ko arī Kariņš neslēpj. Viņš jau te tikko kā Briselē pilnīgi atklāti izpaudās, ka nevarēja dabūt cauri Stambulas konvenciju savā pirmajā koalīcijā. Šī valdība to dabūs, tāda ir vienošanās. Un es domāju, te ZZS pārkāps pāri, gluži līķiem, bet ZZS pārkāps pāri visam. Proti, tātad, kā es saku, mērķis ir būt valdībā par katru cenu. Konkrēti, tu esi ļoti daudz kritizējusi savos sociālos tīklos ZZS. Pēdējais, ja nemaldos, pēdējā lieta, par ko tu ierakstīji Facebook savā lapā, bija saistībā ar šo te balsojumu par Stambulas konvenciju. Tas nebija gluži balsojums par Stambulas konvenciju, tas bija balsojums par lēmuma projektu, ko faktiski virzīja ārlietu komisija. Jo pilsoņu paraksti pret Stambulas konvenciju tika nodoti Saeimai un tad nonāca ārlietu komisijā. Savukārt ārlietu komisiju vada Rihards Kols, Nacionālā apvienība. Šeit mums ar Nacionālo apvienību ir absolūta draudzība. Proti mēs iestājamies stingri, jo stingri, tāpat kā viņi iestājas pret šo te genderu ideoloģiju, pret to, tā trojas zirgu, kuru ar Stambulas konvenciju grib ievilkt mūsu likumdošanā. Tātad, jā, es godīgi sakot, ZZS nobalsoja pret to lēmumu projektu, un savukārt lēmumu projekts paredzēja to, ka valdībai ir jāatsauc Jāņa Reira 2016. gada paraksts, jo viņš bija tas, kurš parakstīja to, ka Latvija ratificēs konvenciju. Un tad faktiski arī viss stāsts beigtos. Bet, pateicoties ZZS balsīm, tas viss tika noraidīts. Un kāpēc tieši ZZS? Jaunā vienotība un progresīvie, viņi nav slēpuši savu ideoloģiju, savu attieksmi pret šīm te konservatīvajām vērtībām. Viņi ir liberāļi, lai neteiktu ultraliberāļi, kādi ir, piemēram, progresīvie. Bet ZZS pēc savas būtības vienmēr ir bijusi zemnieku, latviešu partija, kuras pamatvēlētājs nav rīdzinieks, ja?
Un viņi arī vienmēr ir sludinājuši, ka viņi iestājas par konservatīvām vērtībām. Tieši tāpēc, jā, es nebaidos paust kritiku, lai gan es ļoti daudz no tiem cilvēkiem, kas šobrīd arī ir Saeimā un jau kļuvuši par ministriem, pazīstu ļoti sen. Tur ir daudz cienījumu cilvēku, sveicinamies, nekas jau nav mainījies, bet tas, ka šis te krēsls ir izmainījis arī partijas ideoloģiju, tas gan ir fakts. Tu zini, es pie sevis arī domāju, kāpēc par spīti tam, par spīti visam šim, pēdējie reitingi liecināja, ka ZZS reitings it kā pat nav krities, pat pakāpies. Un tad es savā galvā izdomāju sekojoši. Pirmkārt, sabiedriskie mēdīji ir tā saucamie tradicionālie mēdīji, kuru pamatskatītājs ir 55+ latvietis. Viņi par šo te kažociņa apmešanu vai par šīm te Stambulas lietām vispār neko nestāst, it kā nekas nebūtu bijis. Ignorē. Tas, ka tur ņemās, tur tribīnē, tur Šlesers uzstājās, tur Nacionāla apvienība kaut ko protestē, principā klusums. Ziņu par šo nav. Ne Latvijas televīzijā, ne Latvijas radio. Es tev piekrītu, jā, vispār ņemot vērā to, ka tā runa par šo Stambulas konvenciju pēdējā, es teiktu, mēneša laikā ļoti aktīvi bijusi. Ļoti maz esmu redzējis sabiedriskos mēdījos. Man liekas, 1 vai 2 fragmentus tikai panorāmā. Jā, un nevajag pārvērtēt. Šeit būsim objektīvi, nepārvērtēsim sociālo tīklu fenomenu. Sociālos tīklos, kā mēs zinām, ir dažādi burbuļi. Un labi, sociālos tīkli arī mūsu partijai ir ļoti palīdzējuši. Citādāk par mums neviens neko nezinātu. Bet tomēr tā gadu desmitiem iegājusies tradīcija, kā panorāma ir patiesības citadele, viņa strādā un strādā. Tātad tas ir viens. ZZS vēlētājs, un pa lielam arī ZZS vēlētājs nav sociālo tīklu guru. Nav, it nemaz. Tātad viņš visu informāciju saņem no tradicionāliem, tā teikt, sabiedriskiem mēdījiem. Un pēc tam vēl viens fenomens attiecībā uz ZZS, manuprāt, saprot, lai tu balsotu par ZZS, ir tikai viens kritērijs. Tev ir vai nu jāpieņem Lembergs vai jādievina. Tad tu gribi ar šo pateikt, ka joprojām ZZS partijā liela ietekme ir Aivaram Lembergam? Protams, bet arī vēlētāja apziņā viņš ir, premjera kandidāts, kārtīgs saimnieks Ventspilī, sauc to kā grib. Un pavisam nesen, tagad, kad ZZS iegāja koalīcijā, publiskajā telpā, jā, arī šajos sabiedriskajos mēdījos sāka parādīties burtiski tāda Lemberga daudzīšana. Ja? Kā vispār, lai no viņa novēršās, lai bez mazliet asinīm parakstās ZZS, ka viņam nav nekādas ietekmes. Un šajā brīdī ZZS vēlētājs mobilizējās, mūsējos sit. Ak tā! Ja, saprot, tur ir, manuprāt, ļoti vienkārši. Tur nekas nav jāizgudro. Kāpēc? ZZS joprojām ir reitings un nesaka ne 5. Viņi, ja kaut kas arī mainīsies no koalīcijas, vajadzēs doties projām vienotībai, bet ZZS tur paliks. Un tieši saistībā ar šo, par to, ka būtu jādodas kāda no koalīcijas, arī tu iepriekš minēji, ka ZZS mācētu apspēlēt politiski vienotību. Bet kā tad šobrīd, piemēram, jaunajā vienotībā ar ZZS ir šīs attiecības? Jaunā vienotība noteikti jūt šo ietekmi. Kā viņi spēj sastrādāties? Viņi viens otru tik labi pazīst gadu desmitiem. Viņi ir bijuši jau iepriekšējās koalīcijās. Viņi zina spēles noteikumus, un es domāju, ka tur nav nekādu problēmu sastrādāties šobrīd. Pilnīgi nekādu. Pamainīsim bišķiņ tēmu, parunāsim nedaudz par tavu pieredzi, jo tu esi bijusi gan Latvijas prezidenta padomniece, gan ministru prezidenta padomniece, pareizi? Jā. Pastāv tāds uzskats sabiedrībā, ka Latvijai vajadzēja būt tautas vēlētam prezidentam.
Ko tu par to domā? Es domāju, ka tas ir labi un uz to būtu jāiet, un tas ir arī mūsu partijas programmā. Kāpēc? Tāpēc, ka pirmkārt tā ir tad arī tautas iespēja pateikt savu, jo redz, mēs visu laiku tikām biedēti, ir bijušas šīs te diskusijas par tautas vēlētu prezidentu, bet vienmēr nāca tāds tā kā bubulis, ja tieši kaut kas līdzīgs tam, ko Kariņš aizvakar vai kad te murgoja Strasbūrā, ka tad tieši Kremlis dabūs cauri savu kandidātu un Latvijai būs Kremļa prezidents. Pat Raimondam Paulam, kurš savulaik, būsim atklāti, brauc, viņam Krievijā bija koncerti un viņš tur bija populārs un es domāju, joprojām viņu tur zina. Un tad, kad viņš tika minēts kā eventuālais valsts prezidents, gandrīz viņa ar akmeņiem nomētāja, ka tā kā Kremļa aģents tagad būs. Ja? Tā kā tas šausmīgais, melīgais bubulis ļoti bieži par to, ka pat Kremlis to un šito. Un redzi, ja būtu tautas vēlēts prezidents, tad es varu būt gatava pat saderēt, ka Rinkevičs Edgars nebūtu valsts prezidents. Ja? Bet par cik tā nav, tad notika brutāls darījums, vienošanās, jūs par mani, mēs jūs ņemam, viss. Tieši tik vienkārši. Vienošanās starp? Jā, tas jau arī pēc tam parādījās mēdījos, respektīvi, ka ārlietu ministrijā īsi pirms prezidenta vēlēšanām bija tikšanās, uz ko uzaicināja pats Edgars Rinkevičs. Malacis, jā, viņš ir gudrs spēlētājs politikā. Uzaicināja progresīvos ZZS un viņš, protams, pats. Un bija piedāvājums un vienošanās. Tas, kas šobrīd ir. Un es neatceros, kurš raidījums tas bija, bet tā vienošanās jau bija notikusi. Bet vēl nebija tāda apriša par jauno koalīciju, bet es tā skatos, klausos, ko runā tie, un man momentā bija tā kā skaidrs, kas būs jaunā koalīcija. Ja? Tā, kas tagad arī ir. Un nebūtu riskējis Edgars Rinkevičs ar savu reputāciju, ja viņam nebūtu 100% garantija, ka viņš tiks ievēlēts. Viņš ir ļoti gudrs pieredzējis politiķis. Viņš neiet uz kaut kādu risku, Jo, piekrīt man, ja Saeimā tevi, tā teikt, izgāž kā prezidenta kandidātu, ir bišķīti, lai neteiktu vairāk, Bet, piemēram, tajā laikā arī otrs, bija 3 prezidenta kandidāti, bija Elīna Pinto un bija Uldis Pīlēns. Vai šie kandidāti arī kaut kādā veidā nebija mēģināti? Es saprotu, ir šis kas publiski tiek parādīts, ka frakcija tiekās ar frakciju, bet šīs kā tu saki, tās slepenās tikšanās, vai šiem kandidātiem tādu nebija? Bet, būsim godīgi, Elīnai Pinto tikt ievēlētāji izredzi bija praktiski nekādu. Pirmkārt, tāpēc, ka progresīvie tobrīd bija opozīcijas partija. Un arī tā kā Latvijas iekšpolitikā viņa mazāk zināma, lai gan priekš viņas šī te visa priekšvēlēšana, sauksim to tā kampaņa, nāca par labu, viņa ļoti atpazīstamību sev ieguva. Un tagad cilvēki zina Latvijā, lielākā daļa zina. Ja. Uldis Pīlēns, teikšu tā, ne viņš pats, ne viņa pārstāvētais apvienotais saraksts neielika visas pūles, visu iespējamo enerģiju, lai dabūtu viņam balsis. Tas bija bišķīt tāds tā kā tad marķēšana, kā to sauc, vai izlikšanās. Tur nebija īsta tā vēlme. Un šajā gadījumā, bet arī tā konkurence starp apvienoto sarakstu un jauno vienotību. Un jaunai vienotībai par katru cenu vajadzēja dabūt savu arī prezidentu. Ja? Jo viņi saprata, ja Pīlēns nonāks pilī, viņiem dzīve būs daudz grūtāk. Tā kā tur viss notika diezgan klasiski, kā es saku, un diezgan prasti. Cik mēs tālu šobrīd no tava redzējuma esam no tā, lai Latvijā tiesības ievēlēt prezidentu būtu tieši tautai? Tālu.
šobrīd ļoti tālu, tāpēc, ka šis parlaments pilnīgi noteikti neko tādu ir jāmaina satversmē, ir jāmaina valsts prezidenta ievēlēšanas likums. Mēs esam šobrīd aizmirstam pie šīs Saeimas, nekas tāds nenotiks. Cita lieta, ja pēkšņi notiek brīnums un tauta atlaiž šo Saeimu, tad nāks cits sastāvs, bet tur ir jābūt pilnīgi citam sastāvam. Ne jaunā vienotība uz to piekritīs, ne progresīvi. Es neņemos teikt par citiem, bet es domāju, ka nē. Nedaudz par valsts prezidenta tiesību institūtu. Mēs ar tevi esam nedaudz jau par šo runājuši. Bet vai tev nešķiet, starp citu arī sabiedrības tāds viedoklis, ka vajadzētu piešķirt nedaudz vairāk kompetenci, un es sākumā nedaudz izteikšu savu redzējumu. Ir valstis, piemēram, ASV, kur prezidentam, viņš ir tā kā tiešām visaugstākā amatpersona, kura var arī vienbalsīgi apstādināt valdības darbu. Pieņemsim mums, lai apstādinātu valdību vai, pieņemsim, atlaist, ir jāizsludina referendums saskaņā ar satversmes 3. nodaļu. Tur kaut kāds tas pāns bija. Kā tev šķiet, vai nevajadzētu arī piešķirt šādas tiesības mums prezidentam, lai tiešām, ka prezidents var vienbalsīgi kaut kādus lēmumus pieņemt? Jo šobrīd ir tā, ka augstākā likumdevēja iestāde valsts ir Saeima. Tauta. Īstenībā augstākais likumdevējs ir tauta. Bet pieņem likumus? Protams, jā, bet tautai ir jābūt tiesībām apturēt bezjēdzīgus, muļķīgus, skaitīgus lēmumus vai likumus. Ja? Bet, redzi, mums ir tas referendums slieksnis arī tik abnormāli augsts uzlikts. Vispār, lai referendums varētu notikt, ir jāsavāc jau 150,000 parakstu. Tas ir daudz priekš Latvijas. Bet par tavu jautājumu par prezidenta pilnvarām. Saprot, tas ir tie tā kā savienotie trauki, jo esoši pie esošās situācijas, kad prezidentu nevēl tauta, un kad būsim godīgi, politiķi var vai no zoodārzā vai no ārlietu ministrijā sadīlot, ja, kurš tagad būs. Tas pat būtu bīstami prezidentam piešķirt, šādi ievēlamam prezidentam piešķirt daudz plašākas pilnvaras, ja, vai tvērumu to pilnvaru. Tikai tad, ja prezidentu vēl tauta, tad tam ir jābūt vienlaikus ar vēlēšanu likumu un ar pilnvarām. Pretējā gadījumā mēs varam nonākt vēl lielākā haosā, vēl lielākā vājprātā. Nē, šobrīd nē. Kā jau minēju iepriekš, tev ir bijusi liela pieredze strādājot ar prezidentiem, ar ministru prezidentiem. Tavas ekspektācijas, tavs viedoklis, ko tu sagaidi no jaunievēlētā prezidenta? Es atceros. Es viņu pazīstu personīgi arī ļoti sen jau, kopš viņš nonāca vienotībā, jo, kā zināms, viņš nāk no Zatlera reformu partijas. Es ļoti cienu viņa zināšanas ārpolitikā, viņa zināšanas un pieredze arī iekšpolitikā. Viņš ir gudrs spēlētājs, viņš bija faktiski viens no vienotības un jaunās vienotības, smadzeņu centriem. Es neticu, es atvainojos, ja es kļūdos, Edgar, bet es neticu, ka viņš ir pilnīgi pārāvis visas saites un nabas saites ar jauno vienotību. Ne, tas nav tā, ka viņš tur iet uz viņu valdes sēdēm vai kā citādi, nē. Bet tā informatīvā telpa ir tomēr vienota, es domāju, ka tā ir. Ne jau vēl arī Evika Siliņa tika nominēta, bet labi, ko es no viņa sagaidu? Lai viņš spēj tomēr šajos 4 gados, kas viņam ir doti, kaut vienu reizi parādīt to, ka viņš patiešām ir valsts prezidents. Tas, ka viņš brauc uz laukiem, tiekās ar cilvēkiem, spiež rokas, glauda kaķīšus un sunīšus, fine, viss kārtībā. Cilvēkiem tas patīk, un jā, kāda starpība. Es arī viņu ļoti cienu par viņa
teiksim, drosmi, tā teikt, iznāk no skapja, jo, manuprāt, šajā valstī starp politiķiem vai zināmiem cilvēkiem neesmu ko tādu pieredzējusi. Ja? Viņam neko nevar pārmest, viņš visu pateica atklāti. Tā kā, es saku, no vienas puses, es viņu ļoti augstu vērtēju kā profesionāli, bet es ļoti gribētu viņu kaut kādā vienā brīdī arī nocienīt kā valsts vīru, valsts prezidentu. Saprastu tevi. Pēdējais jautājums. Aptuveni, vairāk kā pēc mēneša ir Latvijas dzimšanas diena. Ko tu novēlēsi Latvijai? Dievs, es novēlēšu to, kas šobrīd pasaulē ir vistrauslākais un visdārgākais miers. Miers un saticība starp cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā, neatkarīgi no tautības. Jo mūs ir tik maz. Un ja mēs vēl savā starpā tiksim sarīdīti, un man nepamet sajūta, ka kādam ļoti gribas, lai šeit cilvēku starpā izceltos nemieri pēc nacionālā principa. Nedod Dievs. Un es ticu cilvēku veseliem saprātam, un tieši tāpēc es Latvijai novēlu vienkārši mieru, iekšēju mieru un savstarpēju cieņu. Ļoti jauks vēlējums. Piekrīt visiem taviem vārdiem. Tev no mūsu ģenerāla sponsora, Kafijas bankas, ir dāvana. Te ir arabikas pupiņu maisījums. Droši, ja tev garšo vai ir interese, apmeklē viņu mājaslapu kafijasbanka.lv. Viņi ir lielākais kafijas grauzdētājs Baltijā. Tāpat arī vēlos pateikt paldies mūsu atbalstītājiem Via Jūrmala Outlet Village un arī organizācijai Esi gudrinieks. Paldies, Līga, un līdz nākamajai reizei. Visu labu!